Web 2.0 pirmsākumu meklējam 2004. gadā, vismaz tad pasaule pirmo reizi iepazinās ar šo apzīmējumu. Kāpēc tas ir jāpiemina? Tāpēc, ka Web 2.0 viens no galvenajiem produktiem ir sociālie mēdīji, un sociālajie mēdīji ir šī video galvenais stāsts. Sociālo mēdīju pati galvenā būtība ir tāda, ka galvenās darbojušās personas varam būt mēs, ik viens no mums. Tas var būt viņš, viņa, viņa, nav pat īsti svarīgs dzimums, vecums, rase, izglītība. Sociālajie mēdīji tie ir blogi, fórumi, video, foto, sociālie tīkli, ziņas, jeb konkrētāk sakot Facebook, YouTube, Twitter, Google, MySpace, Skype, Draugiem LV, Wikipedia, Instagram, Vimeo, Foursquare, LinkedIn, Blogger, Flickr, Dig un vēl. Bet uzmanību pievērsīsim veciem labajam Twitterim. Jā, tieši Twitterim. Kas tad Twitters īsti ir? Twitters ir mikroblogošanas platforma. Daži to sauc par internetu dienas grāmatas miniatūru, kurā persona var izteikties 140 rakstu simbolu formā. Twittera pirmsākumu meklējam 2006. gada 21. martā, kad pirmo tvītu ierakstu veids amerikāņu programmatūras speciālists Jacks Dorsijs. Just setting up my Twitter. Tāds nolūk bija pirmais ieraksts Twitter pasaulē. Twitterī reģistrējušies aptuveni 200 miljonu lietotāju. Lai arī izteikšanās iespēja vienas ziņas ietvaros ir visai ierobežota, tvīti pilda dažādas funkcijas. Lietotājs izmantoja Twitteri, informē savus sekotājus, savu Twittera auditoriju, ir iespēja iesaistīties diskusijā, uzdot jautājumus, izteikt viedokli. Tāpat kompānijas un uzņēmumi lieto Twitteri un ar tā palīdzību cenšas uzturēt attiecības ar savu auditoriju, caur virtuālo vidi iespējams cenšas radīt tuvības sajūtu. Ļoti bieži to var novērot dažādu konkursu veidā. Runājot par tuvību, netika pieminēts iespējams viens no svarīgākiem Twitter faktoriem, proti lietotājiem vairums gadījumos ir iespēja sekot saviem melkiem, slavenībām, sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, uzzināt par viņu ikdienas jaunumiem, dažādām aktualitātēm, iespējams pat kontaktēties, cerot, ka tvīts tiks izlasīts vai es to pat sniegt atbildi. Nokļūstam arī pie galvenās tēmas, proti mūsdienās, pateicoties Twitterim, cilvēki ar sabiedrībā pazīstamām personām var sazināties daudz vieglāk nekā tas bija pirms gadiem, piemēram, 10. Lai tēma būtu pēc iespējas aktuālāka un saistīta ar mūsu pašu zemes notikumiem, stāsts būs par basketbolu un vienu no tā funkcionāriem Edgaru Jaunupu. Edgars Jaunups ir viens no politiskās partijas Jaunais laiks dibinātājiem, bijis Latvijas Republikas 8. Saeimas deputāts, 2005. gadā kopā ar Valdi Valtleru atjaunoja basketbola komandu VF un šobrīd Jaunups ir VF Rīga valdes priekšsēdētājs, ir aktīvs Twitter lietotājs, kurš publicēs vairāk nekā 4000 tvītu un sekotāju vairāk nekā 5000. Tad VF Rīga ir pēdējo 2 sezonu Latvijas basketbola čempioni, lai arī komanda no Rīgas Latvijas līgā mājas spēles Rīgā tā neaizvada. Ar skaidrojumu, ka tā tiek popularizēts basketbols citos Latvijas reģionos, VF mājas spēles aizved dažādās Latvijas pilsētās – Daugavpilī, Cēsīs, Smiltenē, Dobelē, Aizkrauklē un citur. Vienīgā atšķirība pērn VF spēlē reģionos, bet fināli gan aizdīja Rīgā. Rīgas komanda nedrīkst taču rīdzniekam laupīt prieku savu komandu klātienē redzēt, it īpaši, ja ir fināls un cīņa par spēcīgākās komandas titulu valstī. Lai nu kā šogad ir sanācis tieši tā, ka rīdzniekiem šāda iespēja izbaudīt finālu tiek laupīta. Nē, VF finālā ir iekļūst pat ļoti pārliecinoši, bet 1. maijā tapa zināms, ka par VF mājām finālā kļuvusi Saldus pilsēta. Izbrīne, neizpratne, sašutums valdīja daudzos cilvēkos un ļoti skaidri to varēja novērot Twitterī. Nemazums ieteikumu izņemt Rīgas vārdu no nosaukuma vai pat pārdēvēt komandu par VF Saldus. Twitteris ir lieliska vieta, kur izteikt savu viedokli un izteikt viedokli personiski. Šajā gadījumā runa ir par sašutušiem cilvēkiem un VF valdes priekšsēdētāju Edgaru Jaunupu. Daudz vēstījumu tajā dienā Jaunupam tika adresēts. Ja Jaunups vidēji dienā publicē aptuveni 10 tvītus, tad 24 stundu laikā kopš paziņojuma Jaunupa kontā 150 tvīti, kas bija atbildes uz basketbola interesantu uzdotiem jautājumiem un izteiktās kritikas. Tajā brīdī darba ietvaros Jaunups atradās Kazahstānas galvaspilsētā Astanā, kas aktīvo darbību Twitterī padarīja vēl īpašāku. Kritiku un pārmetumu, ko varbūt citi būtu ignorējuši, šajā gadījumā tika uzņemta veiksmīgi, atbildēts ar humoru vai pat ļoti spēcīgu argumentu. Katrā ziņā ik viens Latvijas iedzīvotājs šajā situācijā izmantoja Twitteri, ja tā var teikt personiski, varēja iegūt sīkāku skaidrojumu.
Šī video stāsta galvenā doma ir pateikt, cik pieejamu pasauli mums padara sociālajie mēdīji, šajā gadījumā Twitteris. Viss notiek ļoti vienkārši, un lai izteiktu viedokli, saņemtu skaidrojumus, protams nevienmēr, bet nav vairs jāsūta oficiālās pasta vēstules, kuras iespējams patiesu adresātu nemaz nesasniedz, nav telefona grāmatā jāmeklē tālruņa numurs, lai ar vajadzīgo personu sazinātos, nav jāveic izsekošana, lai atrastu brīvu brīdi, kurā pateikt savu sakāmo. Sociālajie mēdīji tā ir pasaule, kas ievērojami un būtiski izmainījusi mūsu ikdienu.